Šalom un laipni lūdzam atpakaļ Izrēlā kopā ar Alīni. Šodien mēs iepazīsim vietu, kas uz visiem laikiem izmainīja Izrēlas vēsturi. Jo tieši šeit, tikai dažus metrus no vietas, kur mēs atrodamies, atradās derības šķiskis. Un no šejienes tā tika pazaudēta un aizvesta trindā. Bet ne babiloniešu, bet gan filistiešu rokās. Nāciet kopā ar mani iepazīt Izbecārtu, biblisko Eben ezeru un tās arheoloģiju. Tātad, ja jūs esat gatavi, sāksim! Ebenezers tika dibināts aptuveni pirms 3300 gadiem, soģu laikos, un tas bija mazs lauksaimniecības ciemats. Šeit dzīvoja daži desmiti vai daži simti iedzīvotāju, bet neskatoties uz tā mazo fizisko izmēru, šī vieta izmainīja Bībeles vēstures gaitu. Bet kā arheologi to visu zina? Kā viņi zina, kad šī vieta tika uzcelta? Jo vismaz no pirmā acu uzmetiena viss šeit šķiet izgatavots no akmens. Ir 3 galvenās metodes, kas palīdz noteikt šīs vietas vecumu. Pirmā ir izmantojot keramiku. Jā, lielākā daļa būvju lielās ir no akmens, bet nāciet šurp ar mani. Ja mēs sākam skatīties dziļāk, izrakums, skatieties, ko mēs sākam atrast. Keramikas gabaliņi. Skatieties, cik skaisti, draugi! Šeit mums ir keramika. Un arheologi, kad viņi izraka šo vietu, atrada tūkstošiem, tiešām tūkstošiem šādu gabaliņu. Un viņi var noteikt pēc keramikas veida, kurā laikmetā šī vieta tika uzcelta. Ir vēl 2 veidi arī, skaties, vispirms mums ir jādod keramika atpakaļ tās vietā, otrs veids ir ar oglekļa 14 testiem. Oglekļa 14 testos viņi burtiski paņem organiskos materiālus no vietas un pārbauda tos, un var diezgan precīzi noteikt, kad būve tika uzcelta. Un trešais veids ir pēc pašas arhitektūras. Iedomājieties vietu, kur jūs dzīvojat savā pilsētā. Ja ēka tika uzcelta mūsdienās vai pirms 50 gadiem, jūs iespējams varat diezgan viegli noteikt, arhitektūra mainās. Iedomājieties baznīcu, kas celta pirms 50 gadiem, vai baznīcu, kas celta pirms 100–150 gadiem. Stili mainās. Un tas pats attiecas uz seno arhitektūru. Dažreiz šīs pārmaiņas notika nedaudz lēnāk. Bet ja mēs paskatāmies uz māju no tiesnešu laikiem un māju no ķēniņu laikiem, tās ir atšķirīgas. Ja mēs skatāmies babiloniešu laikmetā, tās ir vēl daudz atšķirīgākas. Un šī māja, ko mēs redzam, ir klasiska māja no dzelzs laikmeta sākuma. Un tagad mēs dosimies ceļojumā laikā un ieiesim, lai iepazītu šo māju. Aiziet! Ja jūs patīk šī kanāla saturs un vēlaties atbalstīt mūsu projektu, kā arī saņemt piekļuvi ekskluzīvam saturam, jūs esat aicināti pievienoties šī kanāla biedru klubam. Visa informācija ir atrodama šeit aprakstā. Un patiešām paldies visiem, ka esat daļa no šī vēsturiskā un arheoloģiskā ceļojuma kopā ar mani. Un tagad mēs turpinām mūsu ekskursiju Ebenezerā. Šādam būves veidam, šim arhitektūras stilam, ir visai neradošs nosaukums. To sauc par 4 telpu māju. Pirmā no telpām bija šī iekšējais pagalms, kas atvērts debesīm, viena istaba katrā pusē un vēl viena istaba pašā aizmugurē. Un paskatieties, cik pārsteidzoši
Šeit mēs pat varam redzēt vienas no kolonnām paliekas, kas balstīja šīs telpas, šīs sānu telpas jumtu. Bet varbūt daži no jums uzdod sev jautājumu. Kur ir pārējās sienas? Mēs varam redzēt, ka siena ir saglabājusies tikai līdz šim augstumam. Kur ir pārējais? Lieta tāda, ka pārējā šo sienu daļa bija veidota no māla ķieģeļiem. Tātad visas pamati un līdz šim augstumam šeit, nedaudz vairāk par metru, bija no akmens, bet virs tā no māla ķieģeļiem. Un pēc aptuveni 3000 gadu šie māla ķieģeļi jau sen ir pazuduši. Palikušas tikai nelielas pēdas. Tas palīdzēja arheologiem saprast, kādas šīs sienas bija sākotnēji. Un šī māja, tāpat kā visas tā laika mājas, pildīja vairākas funkcijas. Protams, bija guļamistabas, kur cilvēki gulēja. Bija arī virtuve mājas iekšpusē. Bet bija arī daļa, kur turēja dzīvniekus, burtiski, staļļus. Un šī māja, kurā mēs atrodamies, bija visgreznākā māja Ebenezerā. Jā, šī bija visgreznākā māja visā pilsētā, un tas mums parāda, cik patiesībā šī bija vienkārša lauksaimniecības ciemata. Bet neskatoties uz pilsētas māju vienkāršību, tām visām bija ārkārtīgi biezas ārējās sienas. Paskatieties, cik tās ir biezas. Un visām mājām bija tikai viena maza ieeja. Paskatieties šeit. Tas ir tāpēc, ka tas bija drošības jautājums. Tiesnešu laikmets bija iezīmēts ar daudzām karām un konfliktiem. Un šī konkrētā māja, kuru mēs tagad skatāmies, tika uzcelta aptuveni pirms 3150 gadiem. Un tieši šajā laikā, šajā reģionā, ierodas jauna tauta. Vai precīzāk sakot, tautu konfederācija. Tos sauca par jūras tautām. Un starp šīm jūras tautām bija arī filistieši. Jūras tautas, kā jau nosaukums liecina, ieradās ar kuģiem vidusjūras austrumu piekrastē. Un viņi bija eiropiešu izcelsmes no Egejas jūras reģiona un visticamāk arī no Krētas salas. Un tieši filistieši uzbruka un iekaroja Kanānas zemes dienvidu piekrasti. Un tad viņi izveidoja Pentapoli, 5 filistiešu pilsētas, kas bija Gaza, Aškelona, Ašdoda, Gata un Ekrona. Un viņi kļuva par Izraēla tautas lielo ienaidnieku. Bet pirms mēs turpinām ar skaidrojumu par filistiešiem, man jums ir jāsniedz ļoti svarīgs paskaidrojums. Paskaidrojums, ka Bībeles filistieši un mūsdienu palestīnieši ir divas pilnīgi atšķirīgas tautas. Filistieši, kā jau minējām, bija eiropiešu izcelsmes, un mēs to zinām arī pateicoties DNS testiem. Burtiski Izrēlā tika izrakti filistiešu kapi, tika izņemtas kaulu atliekas un tika veikti DNS testi, kas parādīja, ka viņiem patiešām bija eiropiešu izcelsme. Filistieši bija pagāni, viņiem bija Egejas kultūra un viņi runāja nesemītiskā valodā. Un filistiešus iekaroja asīrieši un pēc tam izsūtīja babilonieši. Tas nozīmē, ka apmēram pirms 2600 gadiem viņi tika aizvesti uz tālām zemēm un nekad vairs neatgriezās. Un šajās tālajās zemēs viņu kultūra izzuda un viņi saplūda ar citām tautām. Tas nozīmē, ka bībeliskie filistieši, Izraēla tautas lielie ienaidnieki, burtiski pazuda no vēstures. Un tagad salīdzināsim to ar mūsdienu palestīniešiem. Palestīnieši ir arābu izcelsmes, etniski viņi ir arābi, nevis eiropieši.
Viņi pārsvarā ir musulmaņu ticības, un šeit ieradās daudzus gadsimtus pēc tam, kad filistieši jau bija izzuduši, un viņi pieņēma reģiona nosaukumu, kas kādreiz daļēji piederēja filistiešiem. Un tas nav politika, tā ir vēsture. Bet tā kā es bieži redzu, ka cilvēki sajauc abus, dažreiz nejauši, bet dažreiz arī apzināti, es vēlējos mazliet precizēt šo punktu. Un tagad gan atgriezīsimies pie runas par bībeliskajiem filistiešiem. Jo pēc tam, kad viņi ierodas Kanānas piekrastē un apmetas tur, viņi sāk kļūt spēcīgāki un paplašināt savu teritoriju ārpus 5 sākotnējām pilsētām. Viņi sāk paplašināties un sasniedz pat Afeku, kas ir tepat blakus, kur mēs atrodamies. Un Izraēla tauta vairāk kārt mēģināja apturēt filistiešu virzību uz priekšu, taču bez lieliem panākumiem. Un situācija kļuva arvien kritiskāka. Tad pravieša Samuēla dienās pienāca izšķirošais brīdis. Bija jāizlemj vienreiz un uz visiem laikiem, kam šī zeme tika apsolīta, vai Izraēla tautai, vai filistiešiem. Un atcerieties, filistieši jau bija šeit līdz pat Afekai, mums blakus. Un viņi pārvaldīja visu piekrasti, no Afekas uz dienvidiem līdz pat Ēģiptes virzienam. Un Izraēla tauta tad savu galvaspilsētu bija izveidojusi Šīlo. Un viņi sāk sūtīt karaspēku šeit uz pierobežas zonu lielai kaujai, par kuru viņi zināja, ka tā notiks. Izraēls izvēlas Ebenezeru kā savu nometnes vietu, kā savu karaspēka centrālo štābu. Bet jautājums ir, kāpēc? Skatoties uz šo vietu, vieta neizskatās īpaši iespaidīga. Kāpēc tieši šī vieta tika izvēlēta? Ir 2 iemesli. Pirmo jau apspriedām. Mēs atrodamies blakus Afekai. Kauja notiktu tieši šeit, ļoti tuvu. Un tāpēc viņi gribēja nometni pēc iespējas tuvāk kaujas vietai. Bet ir arī otrs iemesls, ko mēs zinām no arheoloģijas, un to es tagad vēlos jums parādīt. Nāciet man līdzi! Pievērsiet uzmanību šiem apļiem, kas ir šeit uz zemes. To ir 10 izkaisīti pa visu Ebenezeru. Un tagad es vēlos jums pajautāt, kurš var uzminēt, kas tie bija? Jūs varat atstāt savus ieteikumus, minējumus šeit komentāros. Un tagad mēģināsim saprast, kas tas bija un kā tas ir saistīts ar bībelisko kauju. Pirmkārt, šie nebija cisternas, nebija ūdenskrātuves. Jo, ja tās būtu, tām būtu jābūt apmestas ar ģipsi. Kas ir visas šīs bedrītes? Šeit bija graudu uzglabāšanas silos, jo kviešu raža Izraēlas zemē notiek tikai 1 reizi gadā. Tātad viņi novāca kviešus un niežus šeit reģionā, atveda tos uz šiem no akmens veidotajiem silosiem un aizsedza tos arī ar akmeņiem. Un tā viņi varēja tos uzglabāt 1 gadu vai pat ilgāk, aizvērtus un pasargātus no kaitēkļiem un arī grauzējiem. Un ņemot vērā šeit esošo silo skaitu, mēs saprotam, ka lai gan iedzīvotāju skaits bija mazs, viņiem bija liela lauksaimniecības ražošana. Un vēl vairāk, izrakumos šeit tika atrastas arī nelielas sienas. Nevis pilsētas aizsargmūri, arī tādi tika atrasti, bet tika atrasti mazāki mūri, kas tika izmantoti, lai turētu dzīvniekus, lopus. Un tas nozīmē, ka Ebenezeram bija milzīgs pārtikas daudzums, gan graudu, gan dzīvnieku.
Un ja tu grasies šeit izvietot nometni ar tūkstošiem un tūkstošiem karavīru, tev ir vajadzīga pārtika. Tāpēc ir ļoti loģiski no vēsturiskā un arheoloģiskā viedokļa izvietot Izraēla tautas nometni tur, kur ir pārtikas pārpilnība. Tātad, kad nometne šeit Ebenezerā ir izveidota, filistieši ar savu nometni arī ļoti labi ir nostiprinājušies Afekā. Ir pienācis lielās kaujas, lielās cīņas brīdis, un abas tautas katra iznāk no savas nometnes, un viņi satiekas atklātajos laukos. Un sākas šī lielā kauja, šis lielais brīdis, un Izraēls tiek sakauts briesmīgā veidā. 4000 Izraēla karavīri tiek nogalināti kaujās. Un tad viņi atkāpjas un atgriežas Ebenezerā un sāk domāt, ko mēs tagad darīsim. Ko mēs darīsim? Un Bībele mums stāsta, ko viņi nolēma. Kad karavīri atgriezās nometnē, Izraēla vadītāji jautāja, kāpēc kungs ļāva filistiešiem mūs šodien uzvarēt? Dosimies uz Šīlo pēc tā kunga derības šķirista, lai viņš ietu kopā ar mums un izglābtu mūs no mūsu ienaidnieku rokām. Tad viņi lika atnest no Šīlo tā kunga Cebaota derības šķirstu. Viņa tronis ir starp ķerubiem. Ēļa dēli, Ofnijs un Finējs, pavadīja Dieva derības šķirstu, un ļaudis svinēja šķirsta ierašanos. Viņi bija pārliecināti, ka tagad viņi uzvarēs. Kad kunga derības šķirsts ienāca nometnē, visi izrēlieši kliedza tik skaļi, ka zeme nodrebēja. Filistieši dzirdot kliedzienus jautāja, ko nozīmē visi šie kliedzieni ebreju nometnē. Kad viņi uzzināja, ka kunga šķirsts ir ienests nometnē, filistiešus pārņēma bailes, un viņi sacīja, Dievi ir atnākuši nometnē, vai mums nekas tāds mums vēl nekad nav noticis? Vai mums, kas mūs izglābs no šo vareno dievu rokām? Tie ir dievi, kas sodīja eģiptiešus ar visdažādākajām mocībām tuksnesī. Esiet stipri, filistieši, esiet vīri, citādi jūs kļūsiet par ebreju vergiem, tāpat kā viņi bija jūsu vergi. Esiet vīri un cīnieties. Bet vai ar to pietiktu, lai nodrošinātu Izraēla tautas uzvaru? Jo tauta nebija gavējusi, ne lūdza Dievu, ne nožēloja grēkus. Viņi vienkārši meklēja šķirstu, lai izmantotu to kā sava veida amuletu, bez nekā cita tam līdzās. Un tad notika otrā Ebenezeras kauja. Tieši šajos pašos laukos notika otrā un vēl lielāka kauja. Un tad Izraēla tauta cieš vēl lielāku sakāvi. Šoreiz mēs runājam par 30 000 nogalinātu karavīru. Un ne tikai tas, starp mirušajiem bija arī Ofni un Finējas, augstā priestera dēli no saiešanas telts Ensilā. Un vēl sliktāk, derības šķirsts tika nozagts un aizvests uz filistiešu teritoriju, kur tas tika novietots Dagona templī Ašdodas pilsētā. Un arheoloģisks atradums, kas ir vēl nozīmīgāks par visu, ko mēs līdz šim esam redzējuši, tika atrasts tieši vienā no silosiem. Un tas bija ostrakons, ostraka. Tas nozīmē uzrakstu, kas veikts uz keramikas lauskas. Uz tās bija 103 burti senebreju valodā. Viena no senākajām ebreju uzrakstiem, kas jebkad atrasti. Un šis ir ļoti noslēpumains uzraksts. Tas ir sadalīts 5 rindās. Sāksim ar pašu apakšējo. Apakšējā rinda
ir vienkārši ebreju alfabēts. A, B, C, D. Bet šeit kaut kas nedaudz dīvains. Alfabēts ir no kreisās uz labo pusi. Un ebreju valoda vienmēr, pat pašos senākajos laikos, tika rakstīta no labās uz kreiso pusi. Tātad pirmais noslēpums ir, kāpēc alfabēts ir, ja tā var teikt, otrādi. Un arī šajā tekstā ir dažas burtu zīmes, kas ir apgrieztas. Burtiski apgrieztas nepareizā virzienā. Un kāpēc mums nav ne jausmas? Tātad pēdējā rinda ir alfabēts, burti. Un kas ir uzrakstīts iepriekšējās 4 rindās? Starp arheologiem notiek liela diskusija. Tās ir daļēji izdzēstas un bojātas. Un tāpēc ir ļoti grūti atšifrēt, kas tur ir uzrakstīts. Taču pētnieks Viljams Šea uzskata, ka ir atšifrējis šo tekstu. Viņš publicē savu pētījumu rezultātus 1990. gadā. Un tiešām ir satriecoši tas, ko viņš spēja izlasīt šajos senebreju burtiņos. Es vēlos atstāt saiti šeit, šī video aprakstā, uz pilnu pētījumu. Ja kāds vēlas, var uzklikšķināt un izlasīt angļu valodā. Un tagad klausīsimies kopā, ko viņš atšifrēja. Mēs atnācām uz kaujas lauku, no Šīlo uz Afeku. Kitieši to paņēma un devās uz Azoru, pie Dagona, Ašdodas kunga un uz Gatu. Tā atgriezās Kirjakjearimā. Hofinīs, kājnieku karavīru biedrs, atnāca paziņot vecajiem. Ieradās zirgs un uz tā bija mans brālis, lai mēs viņu apglabātu. Paskatieties, cik neticami. Ja šis tulkojums ir pareizs, tas ir kaut kas milzīgs, jo tam ir konkrētas paralēles ar Bībeles stāstu. Pirmā teksta rinda stāsta par cilvēku grupas pārvietošanos no Šīlo uz nometni Afekā. Un ir saprātīgi šo grupu identificēt kā izraēliešus. Otrā rinda identificē citu grupu vai tautu, kitiešus. Šis termins tika lietots cilvēkiem, kas nāca no Kipras. Tomēr dažreiz tas varēja būt arī vispārīgāks termins cilvēkiem, kas ieradās Kanānā pa jūru, tāpat kā jūras tautu gadījumā. Starp tiem filistieši. Un teksts turpinās, kad šie kitieši nes kādu nenosauktu priekšmetu. Iespējams, tas ir derības šķirsts. Un no 3 minētajām vietām 2 arī parādās Bībeles stāstā. 1. Samuēla grāmatā, 5. nodaļā. Un pēdējā rindiņa runā par šī priekšmeta atgriešanos. Tāpat tiek pieminēta Kirjatjearima, viena no derības šķirsta pieturvietām. Šis uzraksts ir datēts ar Ebenezeras kaujas laiku. Tas nozīmē, ka ja Viljams Še ir pareizs savā teksta interpretācijā, šis ir pēdējais derības šķirsta apraksts, pirms to paņēma filistieši. Bet mums vienmēr jāceras, ka pats svarīgākais nebija pats šķirsts, zelta un akācijas koka šķirsts, bet gan tas, kas bija tā iekšpusē, kas bija likuma plāksnes, kurās bija 10 baušļi, manna un Ārona zizlis. Un filistieši paņem šķirstu, svarīgāko priekšmetu Izraēla dieva pielūgsmē, un viņi to novieto pagānu templī, Dagona templī Ašdodā. Bet kas tad notiek templī un pilsētā? Kad iedzīvotāji vēlāk ierodas, statuja bija nokritusi un nocirsta galva, un visā pilsētā izplatās briesmīga sērga. Hemoroīdām. Es zinu, ka tulkojumos uz dažādām valodām Bībele dažreiz tiek nedaudz cenzēta, jo nav pieklājīgi runāt par hemoroīdām.
un tāpēc dažreiz parādās vārds kā brūces, vēzis, audzēji. Bet oriģinālajā ebreju valodā ir rakstīts trorim. Tā bija hemoroīdu sērga. Tad Ašdodas iedzīvotāji saprot, ka viņiem nevajadzētu turēt šķirstu, un viņi to nosūta uz Gatu, ko piemeklē tā pati sērga. Pēc tam uz Ekronu, un arī to piemeklē sērga. Un tad beidzot filistieši saprot, ka viņiem nevajadzētu turēt derības šķirstu, un viņi to nodod Beit-Šemešas pilsētai. Tas jau bija pilsēta Izraēlas teritorijā. Tomēr Beit-Šemešas iedzīvotāji, ne visi, bet daži, redzot, ka šķirsts apgriežas, viņi izdara kaut ko pilnīgi aizliegtu. Viņi atver šķirstu, ielūkojas iekšā, tad arī Beit-Šemeša tiek piemeklēta liela sērga. Un tad arī Beit-Šemeša nosūta šķirstu uz Kirjat Jearimu. Un tur tā paliek, līdz beidzot tiek aizvest uz Jeruzalemi un pēc tam ievietota templī, Zālamana templī. Patiesi, šķirsts veica milzīgu ceļojumu, līdz nonāca templī. Tomēr pēc dažiem gadsimtiem, 586. gadā pirms Kristus, templis tika pilnībā iznīcināts babiloniešu uzbrukumā. Un tad šķirsts pazūd un vairs nekad neatgriežas. Bet tas jau ir temats kādam no nākamajiem video. Es ceru, ka jums patika iepazīties nedaudz dziļāk ar Ebenēzera kauju un šīs vietas arheoloģiju. Ja jums patika, neaizmirstiet nospiest patī. Un tiekamies nākamreiz!